ko mums atnes 2026. gada februāris. Un par to arī būs šis te video. Šajā mēnesī, ja devīze būtu tāda februārim, tad tā sauktos: es vēlos, lai mani sadzird un saredz pa īstam. Mani sauc Anete Šteina, un es esmu ciparu psihologs un coach. Šis mēnesis ir par emocijām, par sajūtām, par to, kā mēs jūtamies šajā pasaulē, kā mēs sevi prezentējam. Mums sevi ir jālutina vairāk, mums ir sevi jāparāda vairāk, mums ir jāizceļ savs radošums. Tātad šajā mēnesī ir jāparādās un jāveido komunikācija. Ja tu ilgu laiku esi domājis par to, ka tev vajag uzrunāt savu auditoriju, savu klientūru, kaut kādus cilvēkus, kurus tu vēlies uzrunāt, sakomunicēt ar viņiem, tad šis mēnesis ir par to. Tas ir radošums un tāda emocionālā atbrīvošanās. Šomēnes iespējams tu ļoti izjutīsi, kur tevi redz, kur tevi neredz, kur tevi ignorē un kur pati tu slēpies. Pilnīgi noteikti šajā mēnesī tu iegūsi tādus wow insightus, kas iespējams ietekmēs ļoti nopietni vai nu tavas attiecības, vai nu karjeru. Tātad, ziniet, mīļās, turam acis un ausis vaļā, un iespējams kādai no jums nokritīs reāli rozā brilles. Un būs tāds, tā kā, ziniet, tāds būs tādi momenti, kur tu sapratīsi, ka tur, kur tu iepriekš varēji pamāt ar galvu tā, tad šeit tu vairs nevarēsi noklusēt. Tu vienkārši nevarēsi noklusēt, tāpēc, ka tas ir par tādu patiesību pret sevi. Un tas ir patiesībā šī mēneša galvenais akcents. Un nav tāda laba vai slikta. Katrā lietā ir gan labs, gan slikts. Tomēr mēs vienmēr ejam uz priekšu. Un ja tu ieraugi, ka tevi nošokē kaut kāda jauna atklāsme, tas nozīmē vien tikai to, ka tu izej nākošajā līmenī. Tādēļ iespējams šajā mēnesī tevi sagaidīs tādas atklātas, patiesas tikšanās. Nevienmēr tās ir vieglas, ja? Protams, ka nē. Bet tās pilnībā pamainīs tavu skatpunktu uz to, kā tu skatījies iepriekš uz šo situāciju. Tādēļ ļoti precīzi vadies pēc tā, nevis kā ir pēc tavām sajūtām, bet pēc vērtībām, kas ir apakšā zem šīm sajūtām, kādas vērtības iziet no tā, ko tu gribi pateikt otram cilvēkam. Un tāpēc nevajag lūdzu nomierinamies, ja mums ir emocijas, atstājam vietu, lai viņas tā kā nosēžās, lai jūs redzat reāli to tīro bildi, kas nāk ārā. Nevis skriet iekšā tajā visā ugunī, kad ir tās emocijas un jauda. Mēs tajā gadījumā varam smagi kļūdīties un nožēlot to, tāpēc es jūs brīdinu, lai jūs zinātu, kā strādā šīs skaitļu enerģijas. Agrāk es vispār tam nepievērsu uzmanību, bet tad, kad es iegāju dziļāk visā šajā kad es redzu šīs likuma sakarības, man obligāti bija jāieraksta šis video. Lai tu zinātu, kā enerģija var strādāt gan plusā, gan mīnusā. Un ir globālās enerģijas, pieņemsim, mēneša kopējā enerģija, gada kopējā enerģija. Un tas ir tas, kas ietekmē vispār to, kas ir mums apkārt. Un tāpat ir arī tava personīgā mēneša enerģija, bet šodien mēs parunāsim tieši par to, kas ir globāli. Šis ir mēnesis, kad viens teikums var pabeigt tavas attiecības, un viens teikums var aizsākt tavu jauno karjeru. Fenomenāli. Tāpēc jautājums ir tev. Ko tieši tu vēlies? Šeit ir ļoti, ļoti jānoprecizē un jānoformulē sava ideja konkrēti, kas tevi padarīs laimīgu. Kā tu zināsi, ka tu esi laimīga? Lai šo mēnesi tu piedzīvotu tādā pilnā jaudā, pozitīvā
pozitīvā gultnē, tad manas rekomendācijas tev ir šeit šādas. Pirmkārt, runā no savas patiesās vērtības, nevis no emocijām, no tādām mirkļa emocijām. Tādēļ, ka starpība starp vērtību un histēriju ir uz 180 grādiem. Ja? Otrakārt, filtrē savus kontaktus tādā veidā, ka tu ļoti izvērtē, ar ko tu satiksies, lai šīs tikšanās būtu maksimāli kvalitatīvas. Šeit stāsts ir par kvalitāti, nevis kvantitāti. Un ja tu jūti, ka tu neesi gatava šobrīd, ka tev ir citas prioritātes, tad vispār bez sirdsapziņas pārmetumiem pārmaini tikšanās, atcel, pārcel, saliec, tu jutīsi, kā vajag tev. Atkal, connections ar sevīm. Tas visu atrisina. Mums ir visas atbildes sevī, tikai tad, kad mēs mākam viņas sadzirdēt, tad viņas ir visprecīzākās. Arī atstāja vietu, lai tu vari atjaunoties, lai tev enerģija ir svaiga, nevis tā kā skriet un darīt, jā, to jau mēs sapratām, bet lai tev ir vieta atjaunoties enerģijai. Tālāk, parādies apzināti, nevis tāpēc, ka vajag. Un tas ir saistīts, protams, ar šīm tikšanām, tas ir saistīts iziet kamerā, pateikt kaut ko, blogu veidot savu, sapulcē piedalīties, pārstāvēt kaut kādu ideju vai projektu, un tā tālāk. Un pēdējais, padomā par to, kā tu parādies. Sapucējies, sataisies atbilstoši šai idejai, šai etiķetei un piesako arī pie stājas un pie balstembra. Februāris pa nedēļām. 1. līdz 7. februāris ir vislabākais moments, kad tev izteikt ideju. Ja tev viņa ir, met galdā. 8. līdz 14. februāris. Protams, ka tas ir akcents uz attiecībām, uz atklātām sarunām. Tas nav tikai uz attiecībām starp diviem mīlošiem cilvēkiem, bet arī biznesā, arī starp draugiem. Šeit ir vieta tādām atklātām sarunām, kuras varbūt arī sen nav sanācis veikt, kuras tu varbūt gribēji, bet nav līdz šim sanācis. No 15. līdz 21. februārim tu ļoti labi spēsi izanalizēt, kas ir šis te liekais. Un tu ļoti labi varēsi saprast, ko tev vajag noņemt no tā visa nost. Tāpēc, ka trīnieks ir par analītiku, un šeit viņa ļoti skaidri izpaudīsies, tā kā turi aiz auss, šeit parādīsies tavas vērtības, un tev būs iespēja to visu samanedžēt tā, kā lai tas strādātu tieši tev. Šajā mēnesī tu noteikti iegūsi ļoti, ļoti spēcīgus insights. 22. līdz 28. februāris ir, lai tu nostiprinātu savu vizuālo, lai tu nostiprinātu savu izpausmi, kā tu vēlies, lai apkārtējā vidē tevi uztver. Februāris ir par drosmi būt sev pašai. Tādēļ, ja tu jūti, ka tev ir nepieciešams atbalsts vai tu vēlies izzināt detalizētāk sevi cauri skaitļiem, tad šeit aprakstā es pievienošu sīkāku un detalizētāku informāciju. Paldies, ka skatījies šo video. Mani interesē, kādas personības ir sasniedzis mans video. Padalies, kurā dienā ir tava dzimšanas diena. Ieraksti to komentārā. Un mēs noteikti tiekamies pavisam drīz jau nākošajā video. Domāšu, par ko es vēlos padalīties ar jums.